Labdien! Guten Tag. Я очень рад быть среди вас опять. Atkal esmu ļoti priecīgs būt jūsu vidū. В общем-то, последний раз мы были, еще и 6 месяцев не прошло. Iepriekšējā reize, kad mēs atbraucām, vēl pat nav 6 mēneši pagājuši kaut kas bija. Но, тем не менее, это всегда большая радость быть среди вас опять. Bet tomēr tas, neskatoties uz to, ir ļoti liels prieks, ka varam atkal būt kopā. Зачастую кажется даже, что время не так долго прошло с тех пор, как были последний раз здесь. Un šķiet, ka tas laiks nav pagājis nemaz tik daudz, kad mēs iepriekšējā reize tikāmies. И наша молитва всегда заключается в том, чтобы Господь мог действовать. Un mūsu lūkšana vienmēr ir vērsta uz to, lai pats kungs varētu darboties mūsu vidū. Чтобы дело его дальше шло. Lai viņa darbs varētu turpināties uz priekšu vēl. Чтобы там не останавливались, но братья и сестры росли духовно. Lai šis darbs neapstātos, bet lai brāļi un māsas varētu garīgi pieaugt. На сей раз я даже свою жену привез. Šoreiz es pat savu sievu esmu atvedis līdzi. И не потому, что я сначала нужно мне было все проверить, как здесь в Латвии. Ne jau tādēļ, lai, kad no sākuma man vajadzēja tā visu pārbaudīt, kas te Latvijā viss notiekās, И можно ли ее с собой привезти сюда. vai vispār drīkst viņu atvest līdzi uz šejien. И дело в том, что Господь положил на сердце. Bet tas tāpēc, ka tas kungs to tā lika uz sirds. И хотел еще передать много приветов Un gribu arī diezgan daudz sveicienus nodot jums от братьев и сестер в Германии, в особенности в Берлине, из нашей церкви. no brāļiem un māsām, kas ir Vācijā un īpaši no mūsu draudzes Berlīnē. Но не только. Вечером перед нашим отлетом я получил, не знаю, 6-7 различных электронных писем. Arī tajā vakarā pirms mūsu izlidošanas uz Latviju es saņēmu, es nezinu, kāds 5, 6 vai apmēram tā vēstules pa elektronisko pastu. Мне братья писали, мы молимся за вас. Un brāļi un māsas tajās vēstulēs rakstīja, ka mēs lūdzam Dievu par jums. И молитва, как Ян Вильям сегодня утром уже сказал, Un lūkšana, kā jau brālis Jans Vilems šorīt no rīta teica, заключается в том, чтобы Господь нашел открытые сердца для Его Слова, un tā lūkšana ir par to, lai tas kungs atrastu atvērtas sirdis priekš viņa vārda. мог проникнуть в сердца, Un lai viņš varētu tajās sirdīs kaut kā iekļūt iekšā. и преобразовать жизнь полностью. Un caur to pārveidot visu dzīvi pilnībā. И так мы очень благодарны, что Господь вел нас до сих пор. Un mēs esam ļoti pateicīgi par to, ka tas kungs mūs ir vadījis līdz pat šim brīdim. То, что мы сейчас только что видели, как Господь действует там, в Южной Африке, Un tas, ko mēs tikko redzējām tajā filmā, kā Dievs darbojās Dienvidāfrikā, Он может и здесь действовать. viņš arī šeit var darboties. Дело не в континенте, Svarīgi nav kontinents, kur tas notiekās. дело не в стране, Svarīgi nav tā valsts, kur tas не ir. в народе, не в нации. Tas nav svarīgi tajā tautā vai tajā nācijā. Дело не в обстоятельствах, в которых мы живем. Nav svarīgi, nav lieta tajās apstākļos, kuros mēs dzīvojam. Дело не во времени, в котором мы живем. Un svarīgi arī tas nav tas laiks, kurā mēs Где можно dzīvojam. было бы сказать, это время общего отпадения от Слова Божьего. Jo mēs varam teikt, ka šis laiks ir tāds laiks, kad visā kopumā cilvēki atkrīt no Dieva vārda, Но дело во мне и в тебе. bet lieta atrodas manī un tevī. И может ли Господь в самом деле действовать так же, как Он действует в тех братьях и сестрах, которые полностью очистили свою жизнь и передали Богу? Un jautājums ir par to, vai Dievs var darboties manā dzīvē un tavā dzīvē, kā to brāļu un māsu dzīvēs, kur savu dzīvi savu sirdi ir iztīrījuši no grēka un pilnībā nodevuši Dieva rīcībā. Хотел бы еще коротко вернуться к этому слову, которому и тема этого дня из книги пророка Михеи. Gribētos pievērsties tam vārdam, kur mēs esam izvēlējušies šīs dienas tēmai un arī visu šo dievkalpojumu tēmai, kas ir uzrakstīts Mikas grāmatā 6. nodaļā 8. pantā. Да, 6 глава, 8 стих. Jā, 6. nodaļa 8. pants.
«О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудренно ходить перед Богом твоим». Un tur tā ir rakstīts, tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis sagaida, ko tas no tevis prasa. Proti, darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt savu Dieva priekšā. Нам сказано, Mums ir kaut kas teikts, каждому из нас сказано, katram no mums tas ir teikts. и мы знаем Слово Писания. Un mēs jau zinām Dievu vārdu. Дело не столько в знании, Un tā lieta nav tik daudz tajās zināšanās, сколько в послушании, cik daudz vairāk tajā, vai mēs paklausam tam vārdam. сколько в том, чтобы иметь это сокровенное общение с Богом. Cik daudz vairāk tajā, lai mums būtu šī te apslēptā sadraudzība ar to kungu. Могу я слышать, если он мне что-то говорит? Vai es kaut ko varu dzirdēt, kad viņš man kaut ko saka? Какова моя молитва? Kāda ir mana lūkšana, mans lūgums Dievam? Часто молимся, принося Богу свои нужды, Ļoti bieži mēs lūdzam Dievu un pienesam viņam tikai savas vajadzības. Причем Господь Иисус сам сказал, слушающим вокруг Него, ваш Отец Небесный знает, в чем вы нуждаетесь, прежде чем вы высказали это. Un Jēzus kādā vietā ir teicis, ka jūs debes tēvs jau iepriekš zina to, kādas ir jums vajadzības. И тогда, конечно, возникает вопрос, а зачем тогда молиться, если Он знает, в чем я нуждаюсь? Un ja jau Dievs zina, kādas ir manas vajadzības, pirms es lūdzos, kāda tad jēga ir lūkšanai vispār? Брат вчера уже сказал, в принципе, молитва и тема молитвы очень проста. Jau vakardien brālis Jan Vilams, viņš aizputēja teica tādu domu, ka vispār lūkšanas tēma ir ļoti vienkārša. То, что Бог нам дает, об этом молиться, что нам, так сказать, натурально дает, молиться не надо. To, ko Dievs mums dabīgi dod, par to pat īsti nav jālūdz. То, что Он нам запретил, об этом молиться тоже не надо. Par to, ko viņš mums ir aizliedzis darīt, par to arī īstenībā nav jālūdz Dievs. Итак, остаются только очень малые реалы жизни, о которых нужно молиться. Мало вопросов. Un tad paliek mūsu dzīvē diezgan maz tādi jautājumi, par kuriem mums tā patiešām vajadzētu nopietni lūgt Dievu. Мы не просим о том, чтобы могли дышать. Mēs nelūdzam Dievu par to, lai mēs varētu elpot. Мы можем благодарить, что Он нам дает эту возможность. Mēs varam pateikties viņam par to, ka viņš mums dod tāds iespējas elpot. Но молитва – это диалог с Богом. Bet lūkšana, tas ir dialogs, vai tā ir saruna ar Dievu. И в этой связи мы можем иметь с Ним общение, и это большая привилегия. Un šajā sakarībā mēs varam būt sadraudzībā ar Dievu, un tā ir ļoti liela privilēģija, ka mēs varam būt sadraudzībā ar Dievu. Итак, дело не столько заключается в знании. Конечно, нужно Слово Божье знать. Tad tā būtība nav tajā, ka mēs zinām, bet ir svarīgi arī, ka mēs Dievu vārdu zinām. Но мне нельзя остановиться на этой теологии, Bet mēs nedrīkstam apstāties pie šīs teorijas vai pie šīs teoloģijas. думая, что если я все Слово познал, то я уже, так сказать, спасен. Un tad, ja es vienmēr esmu izlasījis visu Dievu vārdu, vai esmu uzzinājis visu, kas tur ir rakstīts, ka tikai tāpēc vien, ka esmu to izlasījis, ka tāpēc jau es esmu glābts. Фаризеи, Савел, они знали прекрасно Слово Божие. Un Jēzus laikā farizēji, viņi zināja ļoti labi Dievu vārdu. Но когда Мессия, Христос, явился, Bet tad, kad pats Mesija, Kristus ieradās, они Его не узнали. izrādās, ka viņi viņu nepazina. Они даже прокляли Его. Viņi pat nolādēja viņu. И так и в нашей жизни Господь является нам так часто в различных образах, которые мы Его не узнаем. Un tāpat arī mūsu dzīvē tas kungs atklājās mums ļoti bieži tādā veidā,
ka mēs viņu nemaz īsti nepamanām vai neiepazīstam, nezinām, ka viņš tas ir bijis. Поэтому это так важно просто иметь сердечное отношение к Нему, потому что тогда мы познаем Его. Un tādēļ ļoti svarīgi, lai mums ir savstarpējās attiecības no sirds ar viņu. Tikai tad mēs varēsim viņu iepazīt, ka viņš ir darbojās mūsu dzīvē. Вспоминаю Симеона, который был при храме, которому Господь обетовал, что он не умрет, прежде чем не увидит Spasителя. Un es atceros, Bībelē rakstīts par Simeonu, kad Dievs viņam bija atklājis un apsolījis, ka viņš ātrāk nenomirs, kamēr viņš nebūs ieraudzījis pestītāju. И Симеон пришел в храм и увидел своего этого младенца, Божьего этого Spasителя. Un Simeons ieradās dievnamā tieši tajā brīdī un ieraudzīja to mazo bērniņu, kas ir Mesija. Так же и Анна. Tāpat arī Anna. Эти люди, эти человеки, они имели живое отношение с Богом. Šiem diviem cilvēkiem, viņiem bija dzīves attiecības ar Dievu. Они поняли, где Бог сошел с небес. Viņi saprata to, kad Dievs bija nonācis no debesīm. Поэтому и здесь Господь дал нам все, Он все открыл нам. Arī šeit Dievs mums ir visu atklājis, viņš to teicis. Он образным образом, так сказать, окопал виноградник. Tā var teikt ar tādu līdzību, ka viņš ir tā kā uzracis vai uzirdinājis visu to vīnogdārzu. Дал этому винограднику все, чтобы он мог принести добрый плод. Un viņš ir devis visu, kas nepieciešams, lai šīs vīnogulājas nestu ļoti labus augļus. Но если виноградник не дает хорошего плода, Bet ja tas vīnogulājs nedod labus augļus, то значит там что-то не в порядке. tas nozīmē, ka kaut kas tomēr tur tajā vīnogulājā nav kārtībā. И там нужно тогда проверять, в чем дело. Un tad ir jāpārbauda, kas ir pa lietu, kas ir pa lietu. Сегодня утром мы слышали о образе солнца, луны. Šorīt no rīta mēs dzirdējām par saules, par to, ko simbolizē saule, mēnesis, Что солнце это образ для Бога, ka saule tas ir paša Dieva simbols, а луна это образ для верующего человека. un kad mēnesis tas ir simbols, kas ataino ticīgo cilvēku, Который должен быть, являться отражением Христа. kuram jābūt ir Kristus atspoguļotājam. И в последней книге Ветхого Завета, книге Малахия, в 3 главе, Un pēdējā vecās derības grāmatā, Malahijas grāmatā, там говорится о переплавителе серебра и золота. Господь сядет и будет переплавлять серебро и золото. tur ir rakstīts par to, par kausētāju, kas pārkausēs sudrabu un kas pārkausēs zeltu. Он будет через это переплавление очищать это серебро и золото. Un caur šo kausēšanas darbu, ko viņš darīs, viņš tīrīs šo te dārgmetālu no visiem piesārņojumiem. Он будет выплавлять все эти шлаки, которые там находятся, загрязнения. Viņš būs tas, kas visas tās nederīgās vielas, kas te atrodas iekšā tajā dārgmetālā, viņš centīsies tās iztīrīt laukā, viņas dabūt laukā. И некто, вспоминаю одну короткую историю, Es atceros kādu īsu stāstu, как некто поехал на экскурсию kad kāds aizbrauc uz ekskursiju, в мастерскую такого переплавителя серебра или кузнеца, работающего с серебром. un šajā te ekskursijā viņš apmeklēja tātad kalēju, kurš strādāja ar dārgmetāliem. И они наблюдали, как этот кузнец очищает это серебро. Un viņi vēroja to, kā šis dārgmetāla kalējs, kā viņš darbojās ar šo te metālu. Это серебро было в этом котле,
Tad tas dārgmetāls bija, tas sudrabs bija ielikts tādā katliņā. в жидком состоянии. Viņš jau bija izkausēts tādā šķidrā stāvoklī. Этот кузнец учерпывал эти загрязнения, которые плавали на поверхности. Un šis kalējs, viņš centās izmakšķerēt laukā tās vielas, kas peldēja pa virsu, tās piesārņojumi, kas tur iekšā ir. И его тогда спросили, как долго ты это делаешь? Un viņam jautā, cik ilgi tu to dari šo procesu? И он говорит, пока оно не готово. Viņš saka, es to daru tik ilgi, kamēr viņš ir gatavs. Но как же ты знаешь, когда она готова? Nu, viņš saka, nu, bet kā tad tu zini, kad viņš būs gatavs? Он говорит, когда я совершенно ясно вижу свое отображение в поверхности этого серебра. Viņš teica tā, es zinu to, ka tad, kad es redzu savas sejas attēlu, kad viņš atspīd skaidri, tad tas process ir noticis. И точно так же и Богу нужно нас плавить. Un tieši tādā pašā veidā Dievam arī mūs ir jākausē И очищать, un arī attīrīt no tiem sārņiem, пока его отражение не станет совершенно ясным в нашей жизни. līdz kamēr viņa atspulgs mūsu dzīvē nebūs pilnīgi skaidrs. В книге Исаии в 29 главе, Jesajas grāmatas 29. nodaļā, в последних 3 стихах, tur ir pēdējie 3 panti. 22 стиха. «Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Яковлева, и благоговеть перед Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию». Iesaist 29 no 22 līdz 24. Tādēļ saka tas kungs, kas izglāba Abrahāmu Jēkaba namā. Jēkabs nekļūs vairs kaunā, un viņa vaigs vairs nenobālēs. Jo, kad viņš un viņa bērni redzēs manu roku darbu viņu vidū, tie svētīs manu vārdu. Piesauks Jēkaba svēto un parādīs bijību Izraēla dievam. Un tie, kuru gars tagad maldās, nāks pie atzīšanas, un neapmierinātie pieņems pamācību. Это дело Господа очищать каждого из нас. Tas ir Dieva darbs, ka viņš mūs šķīstī. И Он плавит нас. Un viņš to dara, viņš mūs kausē. Но вопрос заключается в том, позволяю ли я ему это делать. Bet jautājums vienmēr parādās iekš tā, vai mēs atļaujam viņam to darīt pie sevis. Бог дал нам свободу выбора. Dievs mums ir devis izvēles iespēju. Он не хочет иметь каких-то марионеток, которые по, так сказать, по приказу действуют, но без сердца. Dievs nav mūs izveidojis kā tāds marionetes, kas darbojās tikai pēc pavēles. Он хочет иметь своих детей, чад. Viņš vēlās, lai mēs būtu viņa bērni. Viņa bērni. Это будет дело рук Его, что они свято будут чтить имя Его. Tas būs mans roku darbs, tas būs viņa roku darbs, ka viņi turēs svētu manu vārdu. Что здесь интересно, это и последний стих, где говорится о том, что блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию. Un interesanti, ka tie, kuru gars tagad maldās, nāks pie atzīšanas, un neapmierinātie pieņems pamācību vai būs paklausīgi. Это значит, я должен сначала очиститься, Tas nozīmē, ka man ir no sākuma jāšķīstās, jāattīrās. я должен убрать все препятствия, которые стоят на пути Господнем. Man ir jānovāc visi tie šķēršļi, kas kavē Dievu darboties caur mani. Я должен стать послушным Ему. Man jākļūst ir paklausīgam viņam. Когда люди вокруг, которые были непослушными, Tad tie cilvēki, kas apkārt, kas bija nepaklausīgi, непокорные, tie nepaklausīgie, nepakļāvīgie,
они будут станут послушными. Pēkšņi viņi kļūs pakļāvīgi, paklausīgi. Те, которые были далеко от Бога Tie, kas tālu bija aizgājuši no Dieva, или даже противились Ему, vai pat pretojās Dievam, они и блуждающие духом, они вдруг познают мудрость Божию. un tie, kur gars maldījās, pēkšņi iepazīst Dieva gudrību. Если я как отец, ответственный за жену и за своих детей, Ja es kā tēvs esmu atbildīgs par savu sievu un par saviem bērniem, живу божественной жизнью, ja es dzīvoju dievbijīgu dzīvi, dievišķu dzīvi, и я являюсь отражением самого Господа, ja es esmu atspulgs, tā kunga atspulgs viņiem, тогда Господь будет действовать в сердце моей жены, tad Dievs pats darbosies manas sievas sirdī. Господь будет действовать в сердце моих детей, Tas kungs darbosies manu bērnu sirdīs. И что самое интересное, это то, что чем смиреннее я становлюсь как отец, Un kas ir interesanti, kad cik pazemīgs es kļūstu kā tēvs, чем легче я могу унизиться перед своим детем, cik es varu pazemoties savu bērnu priekšā, прося прощения за плохой поступок или раздраженный ответ. kad es varu palūgt piedošanu savam bērnam par savu savām dusmām vai savu tādu aizkaitinātu attieksmi. Интересным образом, тем больше дети любят. Interesanti notiekās tas, ka bērni sāk vairāk mani mīlēt. Я тоже отец, у нас 4 детей, Es arī esmu, 5 вместе с мужем нашей дочери. es arī esmu tēvs, man ir 4 bērni, un tagad kopā ar manas meitas vīru man ir 5 bērni. Но Господь сотворил это чудо у нас, что все 4 идут с Господом, но это не наша заслуга. Un Dievs to ir darījis, kad visi 4 mani bērni ir sākuši sekot Kristum, un tas nav mans nopelns. Как отец, отвечающий за свою семью, даже если они уже и женаты, и замужем, Bet kā tēvs, kas atbild par saviem bērniem, neskatoties uz to, ka varbūt viņi jau ir par tiem, kas ir apprecējušies un aizgājuši pie vīra, я все еще ответственен за то, какими путями они идут. neskatoties uz to, es esmu kā tēvs atbildīgs par to, kādus ceļus viņi iet šie bērni. Но он спрашивает с меня это не как с диктатора, Bet viņš no manis prasa to nevis kā no diktatora, который генеральским образом показывает, в какую сторону всем идти надо, nevis kā ģenerālim, kas parāda roku uz priekšu tajā virzienā, но он говорит, нет, ты иди вперед, bet viņš saka, tu ej pa priekšu viņiem tajā ceļā. а твоих любимых я уже приведу. Un tavs tuvinieks, tavs mīļos cilvēks, es viņus aiz tevis, es viņus aizvedīšu līdzi. И, конечно, у нас есть задание бдить над тем, что происходит в семье. Un mums, protams, ir atbildība par to vērot un uzmanīt, kas notiekās mūsu ģimenē. Но если что-то идет не по порядку, Bet ja kaut kas iet greizi, ne tā kā vajadzētu, nekārtīgi, мне не надо смотреть, что там в интернете опять появилось, почему там, может быть, что-то стало не в порядке. tad man nav jāskatās internetā par to, kas tur noticies un kas tur atkal citās vietās nav kārtībā. Или где там наши дети, может быть, в интернете блуждали. Vai varbūt, kur mani bērni ir skatījušies internetā. Ko. Нет, мне нужно сначала себя проверить. Tad man vispirms pašam sevi ir jāpārbauda. И это дает нашей молодежи непотрясающую основу. Un tas mūsu jauniešiem dod tādu pamatīgu, nesatricināmu pamatu, Это uz ko balstīties. дело рук Господа, Tas ir Dieva roku darbs, ko viņš dara pēc tam. не мои, Tas nav vairs mans, не моей жены. ne manas sievas darbs. И так оно дальше идет. Un tā tas iet tālāk arī. Соседи, коллеги,
люди вокруг нас. Kaimiņi, kolēģi, cilvēki, kas ar mums apkārt kustās. Нам не надо роптать насчет общества вокруг нас. Un mums nav jākurna par to slikto sabiedrību, kas mums tur apkārt dzīvo. Жаловаться на теперешнее состояние общества безбожное. Mums nav jāžēlojās par to, ka sabiedrība kļūst aizvien bezdievīgāka. Но быть светом и солью, как Господь призвал нас. Bet mums ir jātiecās pēc tā, lai būtu par gaismu viņiem un par sāli. Знаете, у нас в Германии очень много турков и других наций. Jūs zināt, mums Vācijā ir ļoti daudz turki un arī citas tautības un nācijas. И время от времени там появляются голоса, которые говорят, ну, слишком много у нас их иностранцев появилось. Un ik pa laikam parādās ļoti daudz tādas balss, kas saka, ka pārāk daudz visādi svešzemnieki ir saradušies pie mums. Но некто сказал, Un kāds cits cilvēks atkal teica tādu. мы, очевидно, упустили пойти к этим людям в те страны и там принести им Слово Божие. Un tad viņš teica tā doma, viņš teica, iespējams, ka mēs esam palaiduši garām izdevību aizbraukt uz tām valstīm vai sūtīt misionārus, kas viņiem varētu Dievu vārdu pavēstīt. И вот теперь Господь приводит их к нам, Un tādā veidā Dievs tagad ir atsūtījis viņus pie mums šeit. чтобы быть светом и солью там, где мы есть. Lai mēs varētu būt par sāli un par gaismu, nu tad tajā vietā, kur mēs esam. Зачастую, когда прихожу на работу, и у нас пасмурно, дождь идет, Ļoti bieži, kad es dodos uz darbu un atnāku uz darbu un ir lietus un tāds apmācies laiks спрашиваешь коллег, ну как дела? un jautāju saviem kolēģiem, nu kā jums iet? Обычно такое довольно мрачный ответ, ну дождь идет и серо на улице. Un tad parasti tāds atbildes ir tāds, ka, nu, tāds diezgan tāds nomākts atbildes, nu, lietus līst un apkārt, nu, nav slikts laiks. Я спрашиваю, а каковы тучи сверху? Un tad es jautāju, bet kādi ir mākoņi no vispuses? Пойдите 5000 метров вверх. Uzlidojāt 5000 metrus uz augšu. Там глубоко синее небо. Tur ir dziļi zilas debesis skaidrs. Солнце светит. Tur ir saule spīd visu laiku. А внизу облака, как вата. Jā, bet apakšā ir mākoņi kā vate. Совершенно белые. Pavisam balti. Я вообще-то люблю летать. Man ļoti patīk lidot. А снизу эти облака серые, пасмурные. Un šie mākoņi no apakšas viņi ir tumši, tādi drūmi. Итак, вопрос всегда заключается в том, как я осуждаю ситуацию, в которую Бог меня приводит. Ļoti svarīgi ir šis jautājums, kā es spriežu par situāciju, kurā man Dievs ieved. Подавляет меня ли это? Vai tā situācija man nomāca? Или же я благодарю Бога за то, что Он привел меня туда, чтобы мне нечто сказать. Vai es pateicos Dievam par to, ka Dievs man ir atvedis šai situācijā, lai es kaut ko varētu pateikt? Доверить нечто сокровенное. Uzticēt kaut ko vērtīgu, kaut ko ļoti dārgu. Потому что Слово Его говорит, все содействует нам к лучшему. Jo Dieva vārds pats saka, ka viss darbojās mūsu labā. Visi šie notikumi darbojas mūsu labā. Не только к хорошему, но даже к лучшему. Ne tikai uz kaut ko labu, bet uz vislabāko. А Слово Божье, оно верно, совершенно верно. Un Dievvvārds vienmēr, viņam ir vienmēr taisnība. Там даже и разговаривать не надо насчет того, вот это может быть не так было хорошо. Tur pat nav jājautā tāds jautājums, vai tas varbūt nebija tik labi toreiz tā. Если Слово говорит все, это значит все. Ja Dievvvārds saka, ka viss darbojās par labu, tas nozīmē, ka viss. Но вопрос заключается в том, какова моя реакция на такие ситуации. Bet pats svarīgākais jautājums ir, atslēgas jautājums ir par to, kāda ir mana reakcija uz šo situāciju. Если кто-то, да, даже в семье,
Семья всегда очень хороший образ. Jā, ģimenei sevišķi, jo ģimene ir diezgan labs tāds piemērs. Если взрослый ребенок пришел с какой-то идеей, где можно как бы за голову схватиться, Ja, piemēram, pieaudzis bērns atnāk pie vecākiem ar kādu ideju, kur varbūt ir jāsaķer galva, как я обращаюсь с этой ситуацией? jautājums ir par to, kā es rīkojos šajā situācijā, kā es rīkojos. Начинаю ему читать лекции, что полагается, что не полагается. Vai es viņam sāku lasīt lekcijas par to, kas pienākās un kas nepienākās, Или же я смотрю, стараюсь найти точку зрения, как Господь это видит. vai es tomēr meklēju ieraudzīt to, kā šo situāciju redz tas kungs. И как Слово тоже говорит, кто просит, тому будет дано. Un arī Dievvvārds saka par to, ka ja kāds lūdz Dievam, tad viņam tiks dots tas. Проси мудрости, Lūdz no Dieva gudrību, проси Духа Святого это воспринять с точки зрения, с Божьей точки зрения. lūdz no Dieva svētā gara palīdzību, pieņemt un satvert šo situāciju un redzēt šo situāciju tā, kā Dievs to redz no savu viedokļu. Проси в первую очередь, чтобы Господь тронул сердце этого молодого человека. Lūdz no Dieva to, lai Dievs pats pieskarās šī jaunā cilvēka sirdī. Запрет высказать легко. Izteikt aizliegumu ir ļoti viegli. И можно также и послушание затребовать. Un tāpat arī paklausību var pieprasīt ar varu. Но каково будет это послушание? Bet kādā kvalitātē būs šī paklausība? Поэтому Господь дает нам возможность выбора. Tādēļ Dievs mums dod izvēles iespēju. Он не принуждает нас следовать Его законам, Dievs nepiespiež ar varu mūs sekot viņa likumiem, но Он нам очень ясно ставит перед глазами, перед нашими очами, что это означает быть непослушным. bet viņš ļoti skaidri noliek mūsu acu priekšā to, ko tas nozīmē būt nepaklausīgam man. Что мы посеем, то мы пожнем. Tur rakstīts, ka to, ko mēs sēsim, to mēs arī pļausim. Если мы на Духа Святого сеем, то пожнем жизнь вечную. Ja mēs svētajā garā kaut ko sējam, mēs pļausim mūžīgo dzīvību. А если на нашу плоть сеем, Bet ja mēs sējam mūsu miesā то пожнем проклятие вечное. vai miesīgumā, tad mēs nopļausim mūžīgu nosodījumu. Если на наши похоти, представления, все, что связано с своим собственным «я», каким бы набожным оно ни было, Ja uz mūsu priekšstatiem un mūsu miesīgiem priekšstatiem, lai kāda arī dievbīgi neizskatītos, Слово говорит, мы пожнем проклятие. Dievvvārds saka, ka tad mēs pļausim mūžīgu nosodījumu. Слово Божье идет о смерти и о жизни. Dievvvārds runā par dzīvību un par nāvi. Он сказал нам, я показал вам путь жизни, я показал вам путь проклятия. Un tur ir teikts, es esmu parādījis jums dzīvības ceļu, un esmu parādījis jums arī soda ceļu. А третьего пути нет. Bet trešais ceļš nav. Там только два пути. Tur tikai ir divi ceļi dot. И моя молитва заключается в том, чтобы это Слово Божье проникло в наши сердца, чтобы там не было, так сказать, крещения, как у гуся. Man lūkšana ir par to, lai šis vārds iet dziļi mūsu sirdīs, lai tā nebūtu kā kristības priekš zos. Гусь, он окунается в воду, выскакивает, Zos, viņš ienirst ūdenī un izlien laukā, отряхнулся и уже почти сухой. un viņš nedaudz nopurinās, un viss ūdens nolīst no viņa nost, viņš ir savs. Да, он был в воде, Jā, viņš atradās ūdenī ienirst, он знает воду, viņš pazīst, kas ir ūdens, он знает, как плавать. viņš zina, kā jāpeld ir. Духовным образом говоря, да, я могу знать прекрасно Слово Божие, Jā, un garīgā ziņā es varu teikt par to, ka es zinu, kas ir Dieva vārds, могу держать прекрасные доклады теологии,
un var sniegt teoloģiskas lekcijas skaistas, знают все связи книг Святого Писания, un saprast visas svēto rakstu vietu saistības vienai ar otru. но если это слово не пронзило мое сердце, Bet ja šis vārds nav manu sirdi pāršķēlis, если оно вышло таким же сухим из этой воды, живой воды, ja mana sirds ir iznākusi no šī te dzīvā ūdens, iznākusi tikpat savus ārā, kā viņi tur iegāja, тогда надо сказать, не обольщай самого себя. tad jāsaka neapmāni pats sevi. Господь обольщаем не бывает. Dievu piemānīt nav iespējams. Он знает наши сердца лучше нас самих. Viņš pazīst mūsu sirdis vēl labāk nekā mēs paši viņas pazīstam. Пусть Его Слово действует, и каждый из нас искренне испытает самого себя. Lai Dieva vārds darbojās, un lai mēs katrs pats patiesi pārbaudam sevi, savas sirdis. Господь дал все Dievs ir devis visu, для нашего спасения. lai mēs iegūtu glābšanu. И теперь Он смотрит, кто ответит. Viņš tagad skatās uz to, kurš atbildēs. И Господь не ищет больших масс. Dievs nemeklē ļoti lielas masas un daudzums ar cilvēkiem. Он ищет одного верного человека, Viņš meklē vienu uzticamu cilvēku, который полностью посвящается Господу. Cilvēku, kas pilnībā sevi velta Dievam, Это значит искать и делать Его волю. kas meklē darīt Dieva gribu. Еще короткая история, которая произошла у нас в Германии вот недавно, буквально несколько месяцев назад. Vēl gribu izstāstīt kādu nelielu notikumu, kas mums Vācijā nesen notikās. У нас сейчас, вы, наверное, тоже уже слышали об этом, о движении, моя жена это говорит, радужное движение, движение радуги. Mums Vācijā arī ir tāda kustība, kur man sieva sauc arī par varavīksnes kustību. И они сейчас с силой, с властью проникают в школы. Un šī kustība, šī varavīkšņa kustība, viņa ar varu, ar spēku cenšas lausties iekšā skolās. И пытаются, так сказать, взять силой признания, чтобы их признали в обществе. Viņi cenšas ar varu iegūt to, kad ar likuma spēku viņas atzītu sabiedrībā. И поэтому стараются проникнуть и внести свои идеи, так сказать, также и в школьные программы. Un viņi cenšas arī šīs savas idejas ienest skolas programmā, lai viņas skolā mācītu. И на юге, в одной федеральной земле, Un Vācijas dienvidos vienā federālajā zemē tur, они как раз работали над школьной программой для следующего года. un šie cilvēki strādāja pie skolas programmas priekš nākošā mācību gada. И они создали эту новую программу полностью в этой радужном свете. Un viņi izveidoja vienu skolas mācību programmu tieši tajā varavīkšanas krāsās, tā var teikt. Ar tām idejām pilnu to programmu. И один учитель, Viens средней skolotājs, vidusskolas viens skolotājs. отец в одной семье, точно не знаю, сколько у него детей. Viņš tēvs ir savai ģimenei, es nezinu, cik viņam pašam ir bērni. Он подал петицию, Un viņš ierosināja petīciju. в которой он сказал, что он с этим не согласен. Un šajā petīcijā viņš teica, ka es ar šādu programmu es nepiekrītu šai programmai. И он просит, чтобы эту программу еще раз пересмотрели, переработали. Un viņš iesniedz lūgumu, lai vēlreiz šo mācību programmu pārskatītu. И эти идеи, так сказать, ну, не полностью устранены, но, во всяком случае, поставили в правильную сферу. Un viņš lūdz, lai šīs te idejas, kas tur tika integrētas iekšā, lai tās tiktu pareizā gaismā nostādītas. И что интересно, эхо на эту петицию было очень большим. Un kas interesanti, kad
atsauksmes un atskaņas pa visu sabiedrību bija ļoti spēcīgas. Там было, по-моему, около 200 тысяч подписей. Tur parādījās zem šīs petīcijas, parakstījās apmēram 200,000 cilvēku parakstījās. И при этом надо сказать, что каждая подпись, она стоит за несколько десятков других людей, которые тоже имеют то же мнение, но не так открыто это высказывают. Un aiz katras šī paraksta stāv vēl kādi 10 cilvēki, varbūt, kur varbūt nevēlējās izteikt savu viedokli vai nevarēja izteikt savu viedokli. Tad aiz šiem cilvēkiem vēl stāv cilvēki. И это было как будто кто-то палкой ткнул в осиное гнездо. Un tas šī reakcija bija tāda, ka kāds būtu ar lapseņu pūznī ar nūju iedūrus. Там в различных медиах шум пошел. Политики начали возмущаться. Daudzos mēdījos parādījās tāds troksnis un sāk politiķi aktīvi par to diskutēt un runāt. Как это так? Мы не думали, что наше население такое отсталое. Un kā tas var notikt, ka mūsu sabiedrība ir tik atpalikusi? И сначала пытались тех поддерживающих эту петицию, так сказать, устранить, сказать, в общество средневековых. Un šie te mēdīji no sākuma centās vispār apklusināt tos, kas to petīciju vispār izvirzīja. Viņi saka, kā tad mūsu sabiedrība varbūt ir atpalikusi, tā kā viduslaikos dzīvot. Но это им не удалось, потому что среди этих поддерживающих, подписывающих, тех, которые подписали эту петицию, были врачи, адвокаты, люди с образованием. Un tas viņiem neizdevās, jo starp tiem cilvēkiem, kas parakstīja šo petīciju, izrādījās, tur bija ļoti daudz izglītot cilvēku. Tur bija ārsti, tur bija juristi, tur bija plaša sabiedrības slāņu pārstāvēji. И чему этот случай меня научил, это то, что там нашелся один человек. Tas, ko man šī situācija iemācīja, bija tas, ka atradās viens cilvēks, который набрался смелости и сказал, я не могу так продолжать, потому что это идет против моего мировоззрения, против того, что я получил от Бога. kurš atļāvās un kurš saņēmās drosmi, lai pateikt, ka tas iet pretrunā ar manu pasaules uzskatu, ar to, ko es no Dieva saņēmu, tas iet pretrunā ar to visu. А Бог умножил. Bet Dievs pielika pārējos cilvēkus, viņš pavairoja visu šo lietu. Он смотрел, чтобы другие люди это увидели, восприняли и поддержали. Viņš pārējo izdarīja tā, lai tie cilvēki redzētu to, lai izlasītu to un lai atbalstītu šo te pretošanos. А так оно и также и в распространении веры. Un līdzīgā veidā tas notiekās arī ar ticības izplatīšanu. Люди ищут истинного. Ļaudis meklē pēc tā, kas ir īsts, kas ir patiess. И если они это найдут, увидят, почувствуют, Ja cilvēki to ieraudzīs tevī un sajūtīs to un piedzīvos, у них две возможности. tad šiem cilvēkiem ir divas izvēles. Либо проклянут это, Vai nu viņi to nolādēs, nosodīs, потому что они готовы отстраниться от своих грехов, покончить с грехами, tādēļ, ka viņi nav gatavi un negrib tikt vaļā no saviem grēkiem, либо это пронзит их сердца, vai nu tas iespiedīsies dziļi viņa sirdīs и они покаются. un viņi atgriezīsies no grēkiem. Желаю вам Божьего благословения. Un es vēlu jums Dieva svētību. Dārgais krusts un labais mans, bez grēka mirs, viņš manis dēļ, tā mīlestība porvedā, šo raupjo krusta koku dzīvības mokā man. Tie krusta šī man brīvībā, ir nopirktā, kad mīlestība
mīlestība pārvērtā šo raupjo krusta koku dzīvības lokā mans. Dārgais krusts, kas atbrīvo man dvēseli un mieru dod, ja mīlestība pārvērtā šo raupjo krusta koku dzīvības lokā man. Прежде я буду молиться, хотел еще поблагодарить, что вы все пришли. Un pirms es lūkšu, es gribētu vēl pateikties jums, ka jūs visi atnācāt šeit. And especially also thanks, a lot of thanks to the congregation here that they let us use this room. Un īpaši paldies mēs gribam pateikt arī draudzē šeit, kas atļauj izmantot šeit šīs telpas. Также и церкви здесь, которая дала нам это помещение, что мы могли здесь быть. Большое спасибо. Let's pray. Lūksim Dievam. Lord, you are so good to us. Господь, Ты так благ. Kungs, tu esi tik ļoti labs pret mums. Thank you very much for this day and for the 2 services we could have here. Благодарим Тебя за этот день и за эти 2 служения, которые мы могли здесь провести. Kungs, mēs Tev pateicamies par šo dienu un par visiem, par šiem abiem dievkalpojumiem, kurus varējām šeit novadīt. We pray that our hearts may be open and that your word will bring rich fruit. И мы молимся, чтобы наши сердца были широко открыты, и чтобы Твое Слово принесло благий плод. Un mēs lūdzamies, lai mūsu sirds varētu būt plaši atvērtas un lai Tavs vārds varētu tajās nest bagātīgus augļus. When we each go home or to another place, when we leave, we pray that you will stay and be in our midst, in our hearts. И когда мы возвращаемся домой или идем в другое место, мы молимся, чтобы Ты пребывал с каждым из нас. Un tad, kad mēs iesim projām no šejienes un dosimies uz citu vietu, mēs lūdzamies, lai Tu būtu kopā ar mums mūsu vidū un arī mūsu sirdīs. Bless your children here in Latvia. А также благослови Твоих детей здесь, в Латвии. Un mēs lūdzamies tāpat arī svētī savus bērnus šeit Latvijā. We've heard that you are looking for only one person. Мы слышали, что Ты смотришь только за одним человеком. Un mēs esam dzirdējuši arī par to, ka Tu meklē pēc viena cilvēka. Only one who is fully surrendered to you. Один, который полностью отдался Тебе. Pēc viena, kurš pilnībā ir nodevies Tavā rīcībā. That you can work and that you can glorify yourself through that person. Так что Ты мог действовать и прославлять себя через этого человека. Tā, lai Tu varētu darboties un sevi pagodināt caur šo cilvēku. And Lord, let not one, but let many be found here in Lipaja. И Господь, пусть не только один, но многие найдутся здесь, в Liepājā. Un lai ne tikai mēs lūdzamies Dievs, lai ne tikai viens cilvēks būtu tāds, bet lai daudz būtu tādus, kurš Tu varētu lietot šeit Liepājā. That you can build up your church, your congregation, your kingdom. Господь, чтобы Ты мог строить здесь Твою церковь, Твое царство. Lai Tu, kungs, Jēzus, varētu celt savu draudzi un savu valstību šeit. That many, many more will find life in Jesus Christ. Так что многие еще найдут жизнь в Иисусе Христе. Tā, lai daudz cilvēku varētu atrast dzīvību Tevī, Jēzus Kristu. We ask to the honor and glory of your name. И мы просим во славу и прославление имени Твоего. To mēs lūdzamies, lai Tavs vārds tiktu pagodināts caur to. Amen. Amen.